Dargie drošības fóruma skatītāji, viesi, mēs esam priecīgi sveikt jūs kārtējā raidierakstā, un jau otro reizi šogad mēs runāsim par tēmatu, kas man ir ļoti tuvs sirdī, un tas ir noteikti svarīgi un aktuāli Austrumeiropā un pasaules politiskajās lietās. Tas ir dzimuma līdztiesība, sieviešu un bērnu loma dažādās konflikta situācijās, bet ne tikai. Globāli mēs runājam par nepieciešamību iedrošināt sievietes, bērnus, minoritātes konfliktu pēc konflikta vidēs, kā arī miera laikā. Un jo īpaši tas ir svarīgi starp tādām vai caur tādām iniciatīvām kā sievietes miers un drošība, ko pirmo reizi ieviesa 2001. Gadā apvienoto nāciju organizācija, un tomēr realitāte bieži vien ir citāda. Tā vietā, lai stātos pretī izaicinājumam, man šķiet, ka starptautiskās normas un standarti neattaisno uz sevi liktās cerības. Un, lai gan situācija lēnām noteikti uzlabojas, dažkārt mēs nepaspējam īstajā laikā vai īstajā vietā atbalstīt sievietes starptautiskās krīzes situācijās. Un šī iemesla dēļ šodien esmu uzaicinājusi izcilu eksperti Marisu Hormu, kas ir Tuvo Austrumu programmas direktore Wilsona centrā. Marisa, vai mani var dzirdēt? Jā, paldies, ka mani paaicināt. Paldies, ka atnācāt. Marisai ir liela vadības pieredze dažādos projektos tuvajos austrumos, kas koncentrējas uz ekonomisko attīstību, Sīrijas bēgļu krīzi, jaunatni, dzimumu līdztiesību. Un es teiktu, ka daudzos savos amatos, kas viņai ir bijuši viņas karjeras laikā, es visus nevarēšu uzskaitīt. Tomēr ir pilnīgi taisnība, ka mums ir izcila eksperte, ar ko runāt par dzimumu lomu konflikta situācijās tuvajos austrumos. Marisa, tad es gribētu sākt ar jūsu novērtējumu. Mēs redzam, ka tuvajos austrumos šobrīd vienlaikus notiek vairāki konflikti. Un es vēlētos jautāt, kā jūs vērtējat, kā šis satricinājums ietekmē dzimumu līdztiesību, sievietes, bērnus un sabiedrību kopumā? Paldies, liels Elizabete, par šo iespēju. Tas ir ļoti svarīgs temats, un mēs tieši tāpēc izceļam arī dzimumu, pievēršamies konflikta ietekmei. Mēs atklājam to, kā vardarbība, konflikti un kā arī ietekmē pusi no mūsu sabiedrības. Tuvajos austrumos, diemžēl, joprojām tas ir nestabils reģions, un mums ir aktīvi konflikti Sīrijā, Jemenā, Lībijā un šobrīd arī palestīniešu un Izraēlas konflikts un notiekošais Gazā. Un, protams, pirmkārt, galvenokārt sievietes un bērni ir iespējams šo konfliktu pirmie upuri, un arī vecāki cilvēki, bet sievietes un bērni tiek uzskatīti par neaizsargātajām kopienām vai sabiedrības daļām, jo ir dažādi šausminoši instrumenti un taktika, ko dažkārt izmanto pret viņiem konflikta un kara situācijās. Sīrijā lielākā daļa sīriešu bēgļu, kuri bēga, protams, kā drēbēs, un arī viņi turēja bērnus savām mugurām, tās bija sievietes, jo vīrieši bija vai nu nogalināti, vai arī piedalījās kaujās. Līdz ar to mēs redzam, ka sieviešu loma mainās krīzēs un konfliktu laikā. Ir jākļūst par ģimeņu galvām bēgļu nometnēs vai vidē, vai piespiedu pārvietošanas apstākļos, un tas ir tieši labvēlīga vide lielākai neaizsargātībai un lielākai vardarbībai pret sievietēm. Un tieši tāpēc ir pilnīgi obligāti pasargāt sievietes un bērnus. Es domāju, ka šobrīd Gazā būt sievietei, būt jaunai sievietei ir absolūti šausminoši. Skaitļi, uz ko mēs esam jau skatījušies, un datus, ko esam apkopojuši, tad vēsta par to, ka higienas un toaletes pieejamība, piemēram, ir
izsakām kā viena vannas istaba, kas ir pieejama 700 cilvēkiem. Un ja puse no šiem 700 cilvēkiem ir sievietes, ja mēs tā pieņemam, un puse ir jaunākas par 18 gadiem, tad tas, ko mēs redzam, ir pilnīgi šausmīga situācija, kad sievietes ir pilnīgi neaizsargātas, pilnīgi apspiestas vidē, kuru viņas nekontrolē un nevar no tās izkļūt. Tas ir tiešām ļoti žēl un tas ir traģiski. Un te savukārt izpaužās, ko nozīmē būt sievietei konflikta zonā. Vēl kāda cita lieta, kas notiek, protams, ir tā, ka sievietēm ir jāuzņemas atbildība par vai arī jākļūst par ģimenes galvu, jāgūst ieņēmumi vai jāsagādā pārtika, un te arī sabiedrībā tad mainās, piemēram, ar konflikta situācijām Sīrijā, Jemenā, Lībijā, konflikti vēl joprojām notiek, un tad sanāk, ka sabiedrība vienkārši skatās no malas un vairāki vai daudzas no šīm parādībām mēs redzam kā izaicinājums, un tās ir vēl vairāk izteikti šie izaicinājumi. Tad, piemēram, bērnu laulības, pieaugušo konfliktu apstākļos vai bēgļu vidē. Jo sievietes un jaunas sievietes, viņu ģimenes uzskata viņus par apgrūtinājumu, jo pastāv ekonomiskais spiediens un finansiālais spiediens. Un starptautiskā sabiedrība dara visu iespējamo ar ziedojumiem, ar atbalsta programmām, bet tomēr tas nav pietiekami vai nekad nepietiek. Un viens no izaicinājumiem, ko mēs redzam, ne tikai humanitārajā sektorā, jo, manuprāt, humanā palīdzība un attīstība patiesībā daudzos gadījumos ir tā, ko tieši sievietes vada, bet ir nozares, kuras strādā pie tā, lai pasargātu sievietes un bērnus šādos konflikta scenārijos, taču tās vada drošības un politiskais sektors, kur galvenokārt pārsvarā pārstāv un vada vīrieši. Un dažkārt daudz no lēmumiem, kas drošības jomā tiek pieņemti, tos pieņem militārie komandieri vai politiķi, un viņi īsti neizprot vai nepatur prātā to ietekmi uz pārējo sabiedrību, jo šie lēmumi ir ļoti... Viņiem ir citādāk ietekme, vai tie ir apklusināti, un tāpēc mums ir nepieciešams aizvien vairāk sieviešu līderu vai sieviešu lēmumu pieņēmēju, kas arī sēž pie galda un runā par drošību. Runājot tieši par konkrētiem risinājumiem, tiem ir jābūt daļai no miera un drošības dialoga, no kura šobrīd viņas tiek atstumtas. Marisa, tas, ko jūs sakāt, un to, ko es pati novēroju, šķiet acīm redzami, ka sievietes un bērni patiešām ir visneaizsargātākās konflikta daļas, teiksim, kā piemērs tam, kas tagad notiek Gazā. Tomēr man šķiet, ka mēs vienkārši nesasniedzam visus tos mērķus, kurus esam izvirzījuši kā starptautiskā sabiedrība. Kā jūs zināt, piemēram, Eiropas Savienība ļoti atbalsta dzimumu līdztiesību, transatlantiskā kopiena tieši tāpat izvirza šos demokrātijas ideālus. Tomēr dzimuma, sieviešu neaizsargātība vispārējā tik un tā diskusijā ir iztrūkstoša. Tad kā jūs domājat, kāpēc mēs vienmēr nonākam pie šī paša šķēršļa, mēs vienkārši nerunājam par to pietiekami daudz? Es domāju, ka viens no izaicinājumiem, un tas, ko es pieminēju, ir sievietes lēmumu pieņemšanas amatos vai pozīcijās. Ir ļoti svarīgi, lai mums ne tikai būtu dzimuma pārstāvība, bet ir jānodrošina tas, lai sievietes, kuras atrodas konkrēti pie galda un aizstāv, lai viņas aizstāv dzimumu līdztiesības jautājumus. Tad, ja pastāv drošības, militārais sektors, viņi ir savās vietās un pozīcijās, lai pārstāvētu un arī nodrošinātu, ka šī diskusija vispār notiek. Es domāju, ka otrā komponente, Elizabete, ir tāda, ka loma ir arī daudzpusējiem līgumiem, daudzpusējām programmām un daudzpusējām iestādēm, un tas viss ir pakļauts lielam spiedienam tieši tāpēc, ka viņu izvirzītie ideāli un vērtības ir tieši tas, uz ko
Viņi vēlas, lai lielākā daļa vai starptautiskā sabiedrība, lai uz to virzītos. Bet mēs atkal praksē neredzam šo lietu virzību vai progresu, kādu mēs gribētu. Un tas savukārt uzsver to, kāds ir tas spiediens daudzpusējām dažādām institūcijām. Protams, kā izaicinājums ir paši kari, to daudzums, intensitāte, vardarbība, kas patiesībā ir tāda bezprecedenta, tāda kā mēs to redzam. Tur ir savs aspekts, piemēram, tiešsaistē mēs redzam tagad dezinformācijas izplatību, infokārus, informatīvos kārus, un arī te sievietes ir upuri. Pret viņām vēršas par to, ka viņas runā, vai arī viņas kulturāli atceļ, un mēs runājam par to, ka viņas izaicina tos tematus un lietas, par ko mēs runājam. Tā jau ir atkal daļa no šī izaicinājuma, tas ir jāpatur prātā. Mēs nediskutējam par šīm lietām vakumā, ir tik daudz kas cits, kas arī notiek, un jo vairāk mēs redzēsim sieviešu līderu pārstāvību, kurām ir vara un autoritāte, iespēja pieņemt lēmumus, lai būtu šajās sarunās, jo vairāk mēs redzēsim, ka būs pārmaiņas, un būs pārmaiņas attiecībā uz meitenēm, sievietēm, bērniem. Bet tiešām man arī šķiet, kaut arī mēs nerunājam par to pietiekami daudz. Tagad man prātā nāk tas, ka pavisam nesen, piemēram, Irānā mēs redzējām milzīgus protestus Maša Amini nāves dēļ, un, protams, ka tas ir kļuvis par Irānas sieviešu simbolu ne tikai viņu atbrīvošanai, bet arī plašākām politiskām pārmaiņām. Un Irāna, protams, neizbēgami ir galvenais tuvu austrumu, vai arī viens no atslēgas momentiem, viena no atslēgas valstīm tuvu austrumu ģeopolitiskajā vidē. Vai es domāju, ka tam var būt kāda paliekoša ietekme uz sieviešu lomu Irānā vai plašāk, un vai tas varbūt ir jāņem vērā lēmumu pieņēmējiem, un vai viņu uzmanība ir pievērsta tam, ka mums tagad ir jāapsver sieviešu vajadzības rūpīgāk. Es domāju, ka runājot par Irānas kontekstu, tad pavisam noteikti iespējas uz politiskajiem protestiem, šo te runāšanu, tas viss ir atstājis un arī izaicina konkrēti valdības autoritātes vadību. Un viņi nav pieraduši pie tā, kā tas ir ticis, kā viņus izaicināja šie protesti vairāk nekā 50 pilsētās visā Irānā, un to vadīja ne tikai sievietes, bet arī jaunas sievietes. Un tas bija kritiski, tas iedvesmoja sievietes, daudzas sievietes runāja, protestēja, un jūs zināt, varbūt mazākā skaitā, un tomēr tas notika. Es uztraucos par to, ka daudziem autoritāriem režīmiem tuvajos austrumos un Ziemeļāfrikā patiesībā tas bija brīdinājums. Ka tā vietā, lai domātu, ak jā, mums ir vajadzīgs vairāk sieviešu lēmumu pieņēmēju, mēs patiesībā redzēsim vairāk dažādu nomācošu vai ierobežojušu pasākumu. Un tā ir tā pretreakcija, ko mēs tagad redzam Irānā. Jo tieši Irānā ir ajatolas un mullas, ka viņi izlēma doties tādām virzienām, tātad vadība, un viņi atbildēja ar brutalitāti, viņi atbildēja ar masveida ieslodzīšanu, un daudzi no šiem cilvēkiem bija sievietes. Tātad šis te svārsts pēdiņās, diemžēl, ir pagriezies pretējā virzienā, un tomēr tas tikai parāda arī to, cik trauslas ir dažas no šīm autoritārajām iestādēm. Ja viņus apdraud jaunas sievietes, kuras pieprasa vienlīdzīgas tiesības, tad mēs runājam par tiešām trauslām institūcijām vai sistēmām. Es domāju, cik gan ilgi tas vispār var ilgt. Mēs taču neredzēsim izmaiņas vienas nakts laikā, bet es jums varu pastāstīt jau no sarunām, kas man ir bijušas tuvu austrumu Ziemeļāfrikas reģionā, un es iekļaušu arī Afganistānu. Tad es teikšu tā, ka patiesībā sievietes ir ļoti labi izglītotas tur. Un dažās valstīs sievietes universitātēs pārspēja vīriešus.
un viņas runā. Viņas ir organizētākas, spēj labāk mobilizēties, un es tiešām ceru, ka mēs redzēsim vairāk pārmaiņu vai vairāk progresa. Un, protams, ka būs arī neveiksmes, jo būs spēki, kas nevēlēsies redzēt šīs pārmaiņas. Un tomēr vienlīdzība, kā jūs un citi starptautiskie pārstāvji to redz un uztver, tad ir attiecībā uz vīriešu lēmumu pieņēmēju varas zaudēšanu. Īpaši tādos autoritātes apstākļos, bet esmu ļoti pārliecināta par to, ka tas, ja runa ir par tuvajiem austrumiem, Ziemeļāfrikas sieviešu līderi arī parādīsies. Tātad es nerunāju tikai par līderiem valdības līmenī, amatos, bet es runāju par šo vadības un līderu pozīciju īstenošanu no apakšas uz augšu pilsētiskā sabiedrībā, akadēmiskās aprindās, dažādās nozarēs, un es domāju, ka mēs redzēsim aizvien vairāk, kā notiks pārmaiņas. Taču, protams, ka nevienas nakts laikā. Un tāpēc es tagad domāju, tuvajos austrumos tomēr mēs runājam par autoritārām sistēmām, kuras, kā jūs zināt, nevienmēr paļaujas uz demokrātiskām likumības sistēmām, un tajā pašā laikā tas viņiem arī dod tiesības noteiktās situācijās pārkāpt cilvēku tiesību principus, to starp dzimumu līdztiesības principus. Un tad vai jūs domājat, ka dzimumu līdztiesība varbūt pat tādā analītiskā novērtējumā, vai tā ir vispār savietojama vai savienojama ar autoritārām sistēmām, vai tas ir iespējams, vai arī mēs runājam par daudz plašākām pārmaiņām, kurām ir jānotiek, lai galu galā tiktu ievērotas sieviešu tiesības? Es domāju, ka mums ir jāskatās uz struktūrālām pārmaiņām. Noteikti. Taču pūlēm ir jānāk, vai arī jāpieliek pūles abām pusēm. Ziniet, es jau minēju, ka ir tik daudz sieviešu, kuras tiešām no apakšas uz augšu pilsoniskās sabiedrības sociālajā sektorā īpaši tātad izpilda to, par ko runā. Un es domāju, ka ir sievietes, kuras ir vadošos amatos, neatkarīgi no tā, vai viņas ir ieceltas vai ievēlētas dažādās likumdošanas institūcijās vai tiesu sistēmā. Protams, ka tās pastāv visā reģionā. Tāpēc arī tas spiediens un pārmaiņas nāk no dažādiem virzieniem, bet mums ir nepieciešams struktūrāls pārmaiņas, un mums ir jānodod vēstījums citai sabiedrības pusē vai otrai sabiedrības pusē, tātad vīriešiem, un vīriešiem ir jāiesaistās šajā sarunā un jāsāk ar jauniem zēniem un vīriešiem, lai šī saruna pastāvētu un notiktu. Un tas, kas notiek, ir tas, ka mēs runājam par feminismu, sieviešu tiesībām, bet patiesībā tas it kā atsvešina daudzus jaunus zēnus un vīriešus no tā, tam ir tāda kā negatīva reakcija, īpaši tādās tradicionālos konservatīvos sabiedrības segmentos. Tomēr ir jārisina šī otra puse vai tās iesaist. Un tad viens no ieteikumiem, kas man būtu daudzās no tās programmās, attīstības programmās, kas ir vērstas uz sieviešu problēmām, vai ir vērstas uz to, lai sievietes iedrošinātu vīriešiem, patiesībā ir jābūt daļai no šīs sarunas. Dialogs ir ļoti svarīgs, jo galu galā, ja mēs mainīsim dzimumu stereotipus, kas, kā jūs zināt, ir ļoti sistēmiski un ne tikai tuvajos austrumos, tad šīs sistēmiskie stereotipi, kas pastāv visā pasaulē, bet savukārt tuvajos austrumos tie ir ļoti izteikti, un, protams, tur ir arī juridiskas problēmas. Ja mēs apvienojamies un risinām šīs lietas tādā plašākās sarunās, tad mēs varam runāt jau par ģimenes, sabiedrības, valsts un pat daudz citādākā veidā ietekmi. Es domāju, ka ir dažas valstis Eiropā, kurām ir izdevies novirzīt šo līdzsvaru uz vienlīdzīgāku pārstāvību, un jūs redzat, ka ietekme uz sabiedrību arī ir ļoti atšķirīga. Kad tuvajos austrumos valdības varbūt it kā atzīmē, ka viņi ir pagarinājuši paternitātes atvaļinājumu, viņi tā kā it kā ķeksīši pēc to izdara, bet ko nozīmē 4 dienas vai arī ko tas vispār dos, lai mainītu kaut kā dzimumu lomas, ja reiz tās ir tik stingri noteiktas. Tas
nedefinēs no jauna dzimuma lomas. Bet, ja mēs sākam runāt, piemēram, par ilgākiem paternitātes atvaļinājumiem, tādu ļoti plašākā nozīmē, lai gan tas ir neliels piemērs un tas ietekmē ģimenes visā pasaulē, tad mēs redzēsim pavisam citu rezultātu un ļoti citādāku ietekmi. Es domāju, ka aspekts, kāpēc mums ir jāiesaista sarunā vīrieši, ir vēl arī tāds, ka patiesībā pastāv izaicinājums visai koncepcijai, ko nozīmē būt vīrietim. Jo vīrišķības ietvers rada lielu spiedienu uz vīriešiem sabiedrībā, īpaši tuvajos austrumos, kur bezdarba līmenis ir ļoti augsts. Un tieši jauniešu vidū tas ir arī tuvu 30 līdz 40%. Tādās valstīs kā Jordānija, piemēram, jauniešu bezdarbs ir gandrīz 50%. Un tāpēc tas rada lielu spiedienu uz jauniem vīriešiem. Viņam vajadzētu būt tiem, kas iegūst apgādnieki, kas ir un gūst ģimenei īstiku. Un tas rada lielu spiedienu un, protams, vienmēr atspoguļojas dzimuma attiecībās. Tāpēc tas sākas ar sarunu ar visu sabiedrību. Un vēl ir jāreformē arī izglītības sistēma, lai mēs varētu radīt tādu vidi, kur par šiem jautājumiem runā un runā droši. Patiešām, un tagad, ja mēs runājam par šo, tad mēs runājam par konfliktu starp Izraēlu un Gazu. Un man šķiet, ka tas kaut kādā veidā met ēnu uz to, ko nozīmē būt demokrātiskai valstī. Lai gan mēs varam apgalvot, ka Izrēlā ir dažas problēmas ar demokrātiju, tomēr, ko nozīmē būt iekļaujošai sabiedrībai. Jo, protams, Izraēlas armija lepojas ar to, ka viņi ir iekļāvuši sievietes varas struktūrās. Kopumā Izraēlas sabiedrība kopumā lepojas ar noteikti dzimumu līdztiesības standartu panākšanu. Un pat LGBT kopienas iekļaušanu, un tomēr kopumā šķiet, ka viņi ir ļoti daudz priekšā, kad runa ir par dzimumu līdztiesības mērķu sasniegšanu. Un tagad šis konflikts kopumā, vismaz cik es saprotu, tas ir negatīvi, patiesībā ietekmēs Izraēlas uztveri. Un kopumā Izraēlas ievēroto standartus un normas. Kāds ir jūsu viedoklis? Vai tam būtu kaut kāda ietekme būtu un kāda būtu reģionā uz šo dzimumu līdztiesības uztveri? Jā, es piekrītu, tas ir milzīgs izaicinājums. Tieši precīzi tādēļ, ka šis konflikts ir ietekmējis sievietes un bērnus. Taču tas attiec uz abām pusēm, jo mēs esam redzējuši, ka vēršas pret nevainīgām sievietēm bērniem Izrēlā, kurus nogalināja 7. oktobrī, nogalināja Hamas un citi grupējumi, kas bija daļa no uzbrukumiem Izrēlai. Un tā ir tā sastāvdaļa, tas ir tas elements, kas mums ir jāizceļ. Dzimuma komponente ir arī tā, kas aizvien vairāk izceļas, kas ir pilnīgi skaidrs attiecībā uz ķīlniekiem, kas bija sakrāpti, nevainīgi civiliedzīvotāji, no kuriem daudzas ir sievietes, bērni, daži no viņiem, varbūt jūs arī zināt, ir tikai 4 gadus veci, un tagad ir paziņots par ķīlnieku darījumu, tikko ir panākts pirms dažām stundām. Mēs redzam, ka lielākā daļa, par ko ir runa, ķīlnieku atbrīvošana, ir sievietes un bērni, un tas atkal ir atgādinājums par to, cik neaizsargātas ir sievietes un bērni. Arī šis tātad vēlreiz ir ļoti svarīgs aspekts. Un tad atkal ir Izraēlas atbilde Gazā. Un tā ir bombardēšana katru dienu, kas ir skārusi bērnus, nogalinājusi vairāk nekā 4000 bērnu. Tad vairāk nekā 50 vai 60% no nogalinātajiem ir bērni. Un tad jums ir paudze, kas būtībā būs traumēta vēl ļoti ilgu laiku, tieši tāpēc, ka daži no viņiem iespējams ir zaudējuši savus vecākus, vai tātad vienu no vecākiem vai abus. Tāpēc ietekme uz abām šīm sabiedrībām ir absolūti traģiska. Ir ļoti daudz bēdu, ir ļoti daudz sēru, dusmu.
Neatkarīgi no tā, cik progresīvi ir jūsu dati attiecībā uz dzimumu līdztiesību, uz to, cik amatu jums ir valdībā vai kādās pašvaldībās, institūcijās, militārajā jomā konflikti un kari, vienmēr izgaismo tos sliktākos aspektus, kā tiek ietekmēti sievietes un bērni. Un īpaši sievietes un bērni, un tāpēc ir ļoti grūti redzēt vai saskatīt, vai redzēt šos datus citādāk, kad ir karš, un mēs redzam, kā tas ietekmē nevainīgus cilvēkus. Un te, iespējams, atgriežoties pie sieviešu miera un drošības iniciatīvas, tagad ir tik daudz dzimumu līdztiesība ir tik daudz līmeņu, un, protams, mums ir jāsāk ar to, ka patiešām jāpārliecinās, ka vīriešiem ir pieejama kaut kāda veida paternitātes atvaļinājums un atbalsts. Mums ir jāpārliecinās par to, ka mēs vadām šo diskusiju nacionālā un starptautiskā līmenī, un, diemžēl, manuprāt, katrā atsevišķā, pat Eiropas valstī mēs ļoti bieži redzam, ka tas tā nav, un sievietes uzņemas atbildību par jautājumiem attiecībā uz dzimumu vai bērnu tiesībām. Taču sievietes miers drošība iniciatīva ir viens no galvenajiem instrumentiem, kas nodrošina valstu atbildību, jo te ir iesaistīts arī nacionālais rīcības plāns, kas ir, ko dažas valsts ir pārņēmušas kā standartu. Mēs redzam Jemenu, apvienoto Arābu Emirātus, Palestīnu, Libānu, citus tuvu austrumu un citu reģionu valstis. Un vai jūs domājat, ka tiešām šī valsts rīcības plāna īstenošana veicina pārmaiņas reģionā, vai esam redzējuši reālu progresu, un ja jā, tad kādi ir tie elementi, kas patiesībā veicina pārmaiņas? Es domāju, ka rīcības plāniem ir liela nozīme, un es atzinīgi vērtēju to valdību darbu, kuras ir izvirzījušas rīcības plānu, taču ar tiem nepietiek. Jo, ja tie vienkārši stāv plauktā un nav nekādas uzraudzības, novērtēšanas mehānisma, nav kā pārliecināties, kā šie soļi tiek spērti, veikti, tad vienkārši vēlreiz tas ir kā vienkārši izdarīt to ķeksīšu pēc. Tāpēc pilsoniskās sabiedrības dalībniekiem ir svarīgi, lai viņi sauktu savas valdības pie atbildības, lai, ja šie rīcības plāni tiek īstenoti kā plānots. Tāpēc, protams, kā tas atkal ir pozitīvi, ka mums ir šie rīcības plāni, taču tie īsti nav noderīgi, ja tie netiek īstenoti. Un tieši tāpēc mums ir jānodrošina tās, kā dzimumu līdztiesības pieejas instrumenti ir daļa no šiem rīcības plāniem un daudz dažādu. Te ir daudz dažādu rīcības plāna aspektu, ko var ieviest valdību politikā un procesos. Bet, protams, tas visam ir nepieciešams ilgs laiks. Viens no projektiem, pie kā strādāja Jordānijā, bija vērsts uz fiskālo reformu. Un, kad mēs ieviesām dzimumu dimensiju, tad mēs ne tikai nodrošinājām to, ka mums ir 50% pārstāvniecības kapacitātes stiprināšanas programmās, bet mums bija jāievieš arī finanšu ministrijā dzimumu līdztiesību atbilstošas budžeta veidošanas koncepcija. Tas prasīja ļoti daudz darba, vienkārši komunicēt, runāt, mainīt domāšanas veidu par to, kā faktiski ir iespējams mainīt pat izklailapas, lai būtībā atspoguļotu tajās dzimumu. Ne tikai par to, cik daudz algās saņems sievietes un vīrieši, bet gan kādi ir šie dažādie budžeti, ko nosaka dažādas ministrijas, sākot no veselības, finanšu, kultūras, ārlietu. Un tām visām ir dažādi aspekti, arī dzimuma aspekti, kas izceļ, kā tas ietekmēs sievietes vai veicinās savu dzimumu līdztiesības attīstību. Tas ir ļoti izaicinoši. Ēģipte, Maroka ir divas reģionu valstis, kuras ir panākušas ievērojumu progresu atbilstoši budžeta veidošanā, bet atkal tam ir jādara jau konsekventi. Konsekventiem ir jābūt centriem šajā virzienā, un valdība var pieņemt daudz tādus rīcības plānu, taču mums ir nepieciešams daudz vairāk darba, iespējams jau arī no pilsoniskās sabiedrības un citām interešu grupām, lai nodrošinātu to, ka valdības tiek sauktas pie atbildības, vai arī tiek tātad viņām atgādināts par to, ko viņas ir solījušas, ja viņas nevirzās attiecībā un atbilstoši šiem rīcības plāniem.
Un tad iespējams noslēgumā, Marija, kā jūs teiktu, kas ir 3 galvenās prioritātes ne tikai starptautiskajai sabiedrībai, bet arī lēmumu pieņēmējiem reģionā? Kā mēs varam pārliecināties par to, ka nākotnē un faktiski iespējams jau sākot no šī brīža mēs tiešām ņemam vērā sieviešu un bērnu vajadzības konflikta situācijās? Un to es jautāju tāpēc, ka es ļoti ceru, ka kādā brīdī, kad mēs kā starptautisko attiecību pētnieki, zinātnieki aplūkosim tos jautājumus, kas mūs satrauc starptautiskajā vidē, arēnā, mēs patiešām spēsim automātiski pateikt, klausieties, ir dažas lietas, par kurām mums vispirms ir jāparūpējas. Un tas būs sievietes un bērni, un tas ir jāņem vērā. Es domāju, ka pirmais ieteikums, kas jau ir minēts iepriekš, ir tas, cik svarīgi ir, lai sievietes būtu pie šī lēmuma pieņemšanas galda. Sievietēm ir jābūt ārkārtas komitejās vai kabinetos, kurās tiek lēmts par ārkārtas situācijām, vienkārši valdības kabinetos patiesībā, un mums ir jānodrošina tas, lai sievietes pēc iespējas vairāk būtu ievēlētas likumdošanas struktūrās, ne tikai kā tā teikt, simboliski kā sievietes, bet arī sievietes, kurām būtu dzimuma attīstības programmas, kuras vēlētos virzīt šos jautājumus parlamentā, likumdošanas struktūrās, neatkarīgi no tā, vai tie ir valsts vai citā kādā līmenī. Un otrs ieteikums ir arī tas, ko minēju iepriekš, tas ir tas, ka mums ir šajā sarunā jāiesaista vīrieši, lai mēs neatsvešinātu pusi no sabiedrības kāda iemesla dēļ, ka tas ietekmē otru pusi. Un es domāju, ka es vien vairāk redzu šādu pieeju. Patiesībā tas tiešām notiek, bet tas ir pašā sākumā. Un tas sākas jau pirmītes pašā apakšā. Mums ir jāsāk ar jauniem puikām, zēniem un meitenēm. Ir arī jāmaina izglītība, vai arī jāpielāgo izglītība, lai būtu noteikti attēli, un lai tie atspoguļotu tās vērtības, par kurām mēs runājam, ja mēs runājam par dzimumu līdztiesību un cilvēktiesībām. Tas ir tas, ko es domāju, un kas ir ļoti kritiski. Un treškārt, runājot par konfliktiem, jo īpaši par konfliktu apstākļiem, es domāju, ka mums ir jānodrošina tas, lai katrā diskusijā pie galda mums būtu humanās palīdzības un attīstības nozaru pārstāvi, lai nodrošinātu to, ka lēmumi, kas ir pieņemti pēc iespējas mazāk, lai viņi pēc iespējas vairāk ņemtu vērā nozares perspektīvu. Tātad tiešām ne tikai uz sievietēm un bērniem ietekmi, bet arī vispār virzītu to programmu un darba kārtību uz priekšu, lai nodrošinātu aizsardzību pilnīgi visiem. Marisa, paldies jums! Patiešām bija liels prieks, ka diskutējāt ar mums un arī par šīm tēmām, un cerams arī nākotnē par citiem tematiem. Paldies! Paldies arī mūsu klausītājiem, skatītājiem. Bija prieks runāt par tiešām sirdī tuviem tematiem, un mēs tiksimies nākamajos raidierakstos. Paldies!